mēs jau šausmīgi zaudējam to, ka mēs neatbalstām savus uzņēmējus. Valsts neatbalsta. Ja? Mums nav valsts atbalsta. Nekādu. Absolūti nekādu. Es neredzu iemeslu maksāt nodokļus. Okay. Es varu pateikt tā, ja? Jo samaksāju tādas nodokļus, ja? Man jāstāv rindā pie ārsta ir pusgadu. Ja? Atvaino, ja? Kāpēc man jāstāv rindā? Cilvēks, bombas, teiksim, bez pajumtes, ja? Viņš ir dabūn tāds pašs noteikums, ka es, ja? Ok, viņš arī cilvēks, visi kārtībā, jā, bet kāpēc es maksāju nodokļus šī valstī? Jautājums, kāpēc? Kāpēc valsts par maniem nerūpējas? Kāpēc es samaksādams nodokļus par savu mašīnu, es samaksāju tagad nodokļus? Zini, cik es samaksāju par mašīnu nodokļus? Pa vienu? Jā. 1500? Nodokļus. PVN plus ekskluzīvas mašīnas nodokļus. Kas viņu pirkiet? Jā. Zini, cik? Daudz noteikti. No cik? Tur es pieļauju, es domāju, ok, tu samaksāji 15 vai 20 tūkstoši. 74. 74? Tūkstoši. Bet tur bija dārga mašīna. Jā, dārga mašīna. Jā. Okay. Bet ko es iegūvu? Es iegūvu Mēslaini, Rīgas, ceļi. Pasties kā ceļi, ja? Un tas vienkārši kaut kāds ir murgi, ja? Okay. Šitie visā tajā laikā, ja, kamēr Staķis bija pie varas, neviens ceļš nav izremontēts. Viņš ir tikai lāpīts bedrītis, ja? Es samaksāju nodokļus. Ko es saņemu pretīm? Neko. Kas tavuprāt ir labs, ko tu saņem pretī? Ko tavuprāt valsts dara labu? Valsts? Jā, es pirmkārtām redzu, kas pa lietu. Es nevaru spriest par valsti kaut ko slikti teikt, vai ne? Ja? Es tik varu spriest slikti par tiem cilvēkiem, kas pārvalda valsts. Bet kur tavuprāt nodokļu nauda tiek labi iztērēta? Tas ir baigi grūts jautājums īstenībā. Jā. Kaut kur ir noteikti arī labi. Nav noteikti viss, kad nav labi. Varbūt kultūra, teiksim, tie pasākumi, kas ir saistīti ar dziesmu svētkiem un tas. Visur tur, kur mēs popularizējam Latviju pasaulē. Jā.